Labdien, skatītāji! Šodien raidījums solās būt gana daudzveidīgs. Mēs ielūkosimies Rīgas brīvostas darba ikdienā, noskaidrosim, kas tad galu galā ir šis mūžīgais jaunības eliksīrs un kādu jumtu izvēlēties savam mājoklim. Bet tagad gan laiks mūsu šīs dienas pirmajam sižetam. Mēs teikt, ka ja nebūtu ostas, nebūtu arī Rīgas. Ērtā un izdevīgā ostas vieta senās Rīdziņas ietekas vietā, gan esot bijusi zināma un izmantota jau sen. Pirms te ieradās bīskaps Alberts un jau esošās apmetnes vietā izlēma celt pilsētu ar Rīgas vārdu. No senseniem laikiem šajā vietā tirgojās, iekrāva kuģos un izkrāva no kuģiem dažādas kravas. Preces no austrumiem nāca leju pa Daugavu, no rietumiem ar Baltijas jūras viļņus šķeļošiem kuģiem. Auga osta, auga pilsēta. Arī kuģi kļuva lielāki, mainījās to apveidi, bet kravas kļuva arvien dažādākas. Pilsēta un osta sadzīvoja un papildināja vienu otru. Arī mūsdienās osta, tās ir darba vietas, tie ir nodokļi un ienākumi. Tā ir nemitīga kravu plūsma un apgrozījums. Arī šī gada pirmajā ceturksnī Rīgas ostā jau pārkrauta 9,48 miljonu tonu kravu, un Rīga kļūs par pārliecinošu līderi starp Baltijas valstu ostām. Audzis arī turistu skaits, kur ierodas ar kruīzu kuģiem, tāpat pasažieru skaits, kas atbrauc ar prāmjiem. Tiek padziļināti kuģu ceļi, uzlabot ostas infrastruktūra, tas ļauj Rīgas ostai veiksmīgi konkurēt un attīstīties. Taču šoreiz ne par kravām un to pārkraušanu, bet nedaudz par ko citu. Par vidas kvalitāti un to, kas ostā tiek darīts, lai tā nepasliktinātos un kļūtu labāk. Vistuvāk pilsētas centram, Andrejsalā un tās apkārtnē, atrodas piestātnes, kurās pārkrauj dažādas beramās kravas. Rīga ir lielākā beramu kravu osta reģionā. Tiek pārkrauts akmeņu šķembas, metālūžņi, ogles un daudz kas vēl cits. Principā tā ir viena no svarīgākajām kravām Rīgas brīvostā. Tas ir viens no mūsu pamata darbības veidiem ostā šīs ogles. Problēma galvenokārt ar ogļu kravām ir šie ogļu radītie putekļi, kas pie noteiktiem meteoroloģiskajiem apstākļiem izplatās, nosēžās, varbūt ne gluži tur, kur varbūt mums gribētos. Un līdz ar to, neteiksim, ka apdraudēts, bet, diskomfortu šie ogļu putekļi rada Daugavas kreisā krasta teritorijām, kas, principā, sanāk pretī šīm ogļu kraušanas termināliem. Un varbūt, Daugavgrībā varētu būt otrs viens, arī tāds būtisks termināls, kur arī Bolderās iedzīvotājiem varbūt, varētu būt šis diskomforts no ogļu putekļiem. Es gribu teikt, pie noteiktiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Šobrīd jautājums pār šo terminālu pārcelšanu ir atrisinājies, ir pieņemts lēmums par to, ka mēs varam turpināt Krievijas salas attīstības projektu, un ar laiku ir plānots šos ogļu kravu terminālus pārcelt uz Krievijas salu pilnībā. Vasarā, tiek paredzēts, ka kravu, apsaimniekotāji viņas laista, lai, neradītu putekļu, samazināt šo putekļu daudzumu, jo no viņiem izbēgt nav iespējams, ja? Un otrs, ko mēs kā brīvos pārvalde no savas puses esam nolēmuši izveidot monitoringu staciju, Daugavas kreisajā krastā, lai mēs varētu saņemt objektīvu informāciju par šiem te radīto putekļu koncentrācijām, biežumiem. Lai uzlabotu gan vidi, gan ostas darbu, beramo kravu piestātnes tiks pārvietotas tālāk prom no pilsētas centra, mazināsies troksnis un putekļi pazudīs. Krievijas salas tālāk attīstība varētu sākties jau šogad. Daudz sarežģītāka ir situācija Sarkandaugavas apkārtnē. Šobrīd mēs atrodamies pie mūsu sāpju rūpju bērna tā saucamajām piesārņotajām teritorijām, kas, jau gadu desmitiem ir tikušas piesārņotas vēl no padomu laikiem. Man aiz muguras, ir teritorija, kur savā laikā ir bijušas kara, tas ir armijas vajadzībām nepieciešamās naftas bāzes, un šī teritorija ir praktiski caur un caur piesārņota ar naftas produktiem. Savu iespēju robežās un sadarbībā ar zemes nomniekiem mēs esam veikuši sanācijas darbus šajās teritorijās apmēram 8–9 gadu garumā un, mēģinājuši ierobežot šī piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Nākotne mums ir visai cerīga, jo, šīs teritorijas ir iekļauts arī valsts nozīmes piesārņoto teritoriju reģistrā, un ir saņemts atbalsts no vides ministrijas, un šobrīd šīs teritorijas ir iekļauts Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros, un šogad
gada otrajā pusē varētu uzsākties jau kaut kādi pirmie pilotu sanācijas darbi. Un, teiksim, 4-5 gadu laikā situācija šajās teritorijās varētu būtiski uzlaboties. Šajā rajonā padomju laikos atradušās dažādas ķīmisko vielu ražotnes, ieskaitot toreizējo rūpnīcu Latbithim. Augsne piesārņot ar smagajiem metāliem un citu veidu rūpnieciskajiem atkritumiem. Pašlaik notiek izpēta un tiek domāts, kā šajā ostas daļā veikt vides attīrīšanas darbus, tiek gatavot atbilstoši dokumentācija. Vairākās vietās ostā izvietotas šādas oranžā krāsā nokrāsotas iekārtas, kurās atrodas īpašas ierīces, kuras ar lāzerstaru palīdzību nemitīgi analizē ūdens kvalitāti. Ja ūdenī parādās kāds piesārņojums, tās izziņo trauksmi. Pašlaik viņas izvietotas vietās, kur visvairāk iespējamas kādas naftas produktu noplūdes, lai ātri vajadzības gadījumā varētu reaģēt un likvidēt problēmas, ja tādas parādītos. Upes krasti nav iedomājami bez putniem, tā ir viņu dzīves telpa. Tā no ostiem putniem ir kaut kā jāsadzīvo, pēc iespējas mazāk savstarpēji konfliktējot. Daugavas lejtecē ir nelielā Žurku sala, par kuru noteikti daudz pat nav dzirdējuši. Tā šobrīd pilnīgi atdota putnu rīcībā, un kā redzams, tie te netraucēti audzina savu jauno paudzi. Žurku sala ir viena no šīm teritorijām, kuras, teiksim, putni arī ir iecienījuši pirms tām. Nedaudz gan viņus ierobežoja apstākļi, kādas tajā brīdī bija Žurku salas, un pēc ornitologa ieteikuma gadus 3 atpakaļ tika šī Žurku sala attīrīta no krūmu apauguma, teiksim, būvgružiem, un dažādiem sanesumiem, kas savā laikā uz šo salu tika, teiksim, viļņu izskaloti. Kā mēs redzējām, tad putni šo salu ir ļoti iemīļojuši, un patiesībā tas tāds diezgan veiksmīgs projektiņš ir bijis, kur šī putnu apmešanās ar katru gadu palielinās un palielinās. Un vēl mēs esam, teiksim, mēģinājuši arī veidot šos likstošanai labvēlīgos apstākļus Krēmerdabas liegumā un Mīlestības saliņā, kas ir pie Jūrdabas parka sastāvdaļa. Mīlestības saliņā uzbūvētas tornis putnu vērošanai, un teritorijas tiek regulāri koptas un tiek sekots, lai putniem te būtu piemērotas vietas dzīvei. Šeit ir putnu migrācijas ceļi, tad šis putnu novērošanas tornis ir viena no vietām, kur interesanti var atnākt un, teiksim, attiecīgajā laika periodā pavērot putnus. Jo mēs domājam, ka ar laiku gan jau arī Mīlestības saliņā šie putni ieradīsies un sapratīs, ka šeit viņiem ir pietiekami labvēlīgi apstākļi. Ir vēl kāda būtiska un svarīga lieta – gruntsūdeņu tīrība. Lai kontrolētu to stāvokli, ir izveidota īpaša monitorēšanas sistēma. Tā pēta piesārņojuma sekas, kas te varbūt ir krājušās nevien gadu desmitos, bet pat daudz ilgākā laika posmā. Principā praktiski visā ostas teritorijā šobrīd ir izveidots gruntsūdens monitoringa tīkls. Praktiski mēs esam noklājuši visu uzņēmumu teritoriju un šobrīd varam diezgan objektīvu informāciju iegūt par gruntsūdens stāvokli vai par piesārņojuma līmeni vai tīrību katrā konkrētajā uzņēmuma teritorijā. Kopumā ņemot, ja ostas sauszemes teritorija ir drusku zem 2000 hektāru, tad praktiski šī platība ir noklāta ar monitoringa tīklu. Un šie analīžu rezultāti reizi gadā tiek ņemti gandrīz no 300 monitoringa akām. Izanalizēt, un mēs vērojam situāciju, mēs redzam tendenci, kāda ir konkrētajās teritorijās. Un ņemot vērā, ka atsevišķās teritorijās gruntsūdens monitoringa tīkls jau ir tikpat kā 10 gadus, mēs varam jau šobrīd izsekot šo tendenci teritorijām. Un kopumā ņemot situācija ostas teritorijās nepasliktinās. Ir atsevišķas teritorijas, kur pat pēc šī analīžu rezultātiem var vērot tendenci uzlaboties šim stāvoklim. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs moments. Tas nozīmē, ka ostas teritorija šobrīd netiek piesārņota. Rīgas ostas nākotne arī ir nesaraujami saistīta ar pilsētu, cilvēkiem, dabu un vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Kāda tā būs rīt, tas atkarīgs no tā, kādu mēs to veidojam šodien. Tas atkarīgs vienīgi no mums pašiem. Vai jūs zināt, ko mediķi dēvē par jaunības eliksīru? Mēs tūlīt pat šo noslēpumu jums atklāsim. Mediķi to lietot iesaka visa mūža garumā, no agras jaunības līdz pat sirmam vecumam. Tā ir ļoti veselīga un ļoti vajadzīga mūsu organismu funkcionēšanai.
Tā ir zivju eļļa, un tieši to bieži dēvē par jaunības eliksīru. Tūlīt jums pastāstīsim, kāpēc. Zivju eļļa ir neaizstājams omega-3 augstskābju avots. Tāpat kā minerālvielas un vitamīnus, omega-3 cilvēka organisms nespēja saražot pats, tāpēc tās ir jāuzņem ar uzturu vai arī nopērkot aptiekā zivju eļļu. Jonaks zivju eļļas produktu klāstā ir 4 dažādi produkti. 2 šķidrā veidā un 2 kapsulās. Šķidrā veidā ir Islandes omega-3 ar neitrālo garšu un ar citronu garšu, bet kapsulās ir omega-3 ar E-vitamīnu un omega-3 maks. Jonaks zivju eļļas produktu klāstā ir parādījies jauns produkts – omega-3 maks 1000 mg. Viena kapsula satur 1000 mg zivju eļļas, kas sastāv 100% no nepieciešamās devas. Vienā iepakojumā ir 60 kapsulas, un ar to pietiek 2 mēnešiem. Būtiskākais ir tas, ka tikai viena no omega-3 galvenajām nepiesātinātajām augstskābēm var uzņemt ar augu valsts produktiem. Pārējās 2 galvenās tikai lietojot pārtikā treknes jūras zivis vai citu jūras radību produktus. No šīm augstskābēm mūsu organismā rodas hormoniem līdzīgas vielas, kas palīdz regulēt asinsspiedienu, nieru funkcijas, asinsvadu tonusu, asins recēšanu, sirds ritmu, nervu sistēmas funkcijas un imūno atbildi. Zivju eļļa, ko mediķi mēdz dēvēt arī par jaunības eliksīru, bagātīgi satur A, E un D vitamīnus, kas ir ļoti nepieciešami pilnvērtīgam mūsu organismu funkcijām, it sevišķi bērniem. Ēdot zivis ik 10 dienas, cilvēks uzņem tikai 20% no nepieciešamās omega-3 daudzuma. Ēdot zivis katras 2–3 dienas, uzņemto omega-3 daudzums sastāda tikai pusi no nepieciešamās devas. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka ir jāēd gan daudz zivis, gan arī jālieto attīrīta zivju eļļa. Noteikti ir jāņem vērā, ka apkārtējās vides piesārņojuma ietekmē ir strauji palielinājies zivīs atrasto veselībai kaitīgo vielu daudzums. Tāpēc grūtniecēm un maziem bērniem ieteicams lietot attīrītu zivju eļļu, ko var nopirkt aptiekās. Omega-3 nepiesātinātās augstskābes nodrošina nervu šūnu, acu tīklenes, sirds un smadzeņu attīstību un funkcijas. Tāpēc ginekologi sievietēm grūtniecības laikā vienmēr iesaka regulāri lietot zivju eļļu, lai gaidāmajam bērniņam pilnvērtīgi attīstītos visas orgānu sistēmas. Omega-3 augstskābes palīdz cīnīties ar nomāktību, depresiju, agresiju, uzlabo smadzeņu apgādi ar asinīm, stiprina atmiņu, uzlabo koncentrēšanās spējas. Zivju eļļa samazina holesterīna līmeni asinīs, uzlabo asinsvadu stāvokli, palielina to elastīgumu un normalizē asinsspiedienu. Tādējādi mazina infarkta risku un aterosklerozes veidošanos. Regulāra zivju eļļas lietošana samazina sirds slimību risku, bet tiem, kuri lieto sirdsdarbību uzlabojošos preparātus, paaugstina to ārstniecisko iedarbību. Omega-3 augstskābes labvēlīgi ietekmē ādas un gļotādu veselību, gādā par ādas elastību un skaistumu. Bet tagad noskaidrosim, kā izvēlēties piemērotāko jumta segumu, jo mēs jau zinām, nav jumta, nav mājas. Tauda ir starptautiska kompānija un Latvijas tirgū tā darbojās jau vairāk kā 13 gadus. Taudas jumtiem ir raksturīgs tas, ka viņi ir ļoti atbilstoši mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Ja māja atrodas tuvu mežam, tad skujas un visi pārējie nokrišņi ļoti labi no jumta tiks lejā. Uz šiem jumtiem neaugs sūnas un neveidosies ne ķērpi, un viņi būs viegli kopjami. Mēs piedāvājam tērauda jumtus ar dažādu veidu pārklājumiem. Mēs piedāvājam gan cinkotos, poliestera pārklājumus, puru un PVC pārklājumus. Pilnu komplektu veido jumta segums, lietus ūdens notekas sistēmas, dažādi papildlocījumi kā koras, vēmalas, karnīzes, palodzes un visi pārējie locījumi pēc klienta vajadzībām. Visus locījumus pēc klienta izmēriem ražojam uz vietas. Ļoti svarīga lieta ir sniega barjeras,
jumta laipas, lai skursteņslauķim vieglāk būtu tikt pie skursteņa tīrīšanas, nebojājot jumta segumu. Un ir ļoti daudz vēl dažādu papildu materiālu, ko pie mums iegādāties, un tās pozīcijas ir vairāk par 50. Vispopulārākais jumta profils privātajā sektorā ir dakstiņa profils. Trapecveida profili ir domāti gan jumtiem, gan sienām. Trapecveida profils var izmantot arī sētu nožogošanai un arī balkoniem. Vēl mēs piedāvājam klasika jumta segumus. Ir iespējami gan taisni, gan ar dekoratīvajām ribiņām. Klasika jumta segumus mēs ražojam šeit pat uz vietas un piegādājam klientiem pēc vajadzīgiem garumiem. Mēs vēl piedāvājam valcētos jumta segumus, kā šis, kurus ražojam pie klientu uz vietas vajadzīgos garumos. Tērauda jumta profili ir piemēroti gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Ir ļoti pieprasīts materiāls uzreiz ar antikondensātu pārklājumu, augstajām noliktavām, kūtīm, fermām, auto mazgātuvēm un citām augstā tipa ēkām. Visai produkcijai ir pieejami 23 krāsu toņi. Jumta projekts, protams, ir ļoti nozīmīgs, bet vienmēr saviem klientiem iesakam, kad ir uzliktas spāres, drošības labad pārmērīt un nākt ar precīziem izmēriem, jo bieži vien ir tā, ka pēc projekta un dzīvē atšķirās, lai būtu pēc iespējas mazāk atgriezumi un mazākas izmaksas. Pasūtot jumtu stodē, jūs maksāsiet tikai par liederīgo laukumu. Jums nebūs jāmaksā par maliņām, kas sedz nākamo loksni. Katrs kārtnieks varēs šeit piemeklēt sev vajadzīgos instrumentus. Arī jumta logus mēs piedāvājam saviem klientiem pēc vajadzīgajiem izmēriem, garumiem, platumiem. Labs jumts nozīmē ilgu kalpošanu laiku un mazas rūpes saimniekiem.